Kiteboards un wakeboards. Ikvienam ūdenssporta cienītājam šie vārdi noteikti nebūs sveši. Un tomēr, kas aiz tā visas slēpjas un kāpēc šajos sporta veidos iesaistās pat meitenes? Dodamies noskaidrot pie kaislīgas wakeboardistes un BB Wakeparka vadītājas Santas Vēveres. Meitene un ūdenssports. Kā tu līdz kaut kam tādam nonāci? Tas jau kaut kā attīstījies sen un ūdens man paticis vienmēr. Jau vidusskolas laikā es interesējos un man patika vienmēr skatīties pa televizoru kaut kādus tur mačus un sacensības. Un tad arī bija tāda doma, kad pat ir jāmācās, jābrauc, ir nepieciešams aizbraukt uz Vāciju pēc skolas, gadu paņemt pauzīt un iemācīties snowboard. Principā es tur piestrādāju pa auklīti, mācījos braukt uz kalniem snowboard un jā, tā tas viss aizsākās ar dēļiem. Vasarā kaits, veiks, sērfs, ziemā snovs. Un wakeboards pats pēdējais pienāca klāt tagad, jau kad aktīvāk parādījās wakeparki Latvijā, tad arī sākās uzreiz sacensības. Un tā kā kiteboards un wakeboards ir diezgan līdzīgi, tie sporta veidi, triku ziņā un visādi, teiksim, elementi, kas jāizpild ziņā, tad, protams, kad bija nepieciešamība arī lekt šajā pasākumā iekšā un tad šitā sanāk ceturtā sezona ar wakeboardu. Kā var pārvērt bailes no tā, ka tev kājas ir vienkārši piesiets pie dēļa? Nē, nav jābaidās. Ir cilvēkiem bailes no tā daudziem, bet ir vienkārši jātiek ar sev galā. Es saku, ja teiksim, gribu kaut ko mācīties, vienalga veikot vai arī kaitot, vai tāpat tās snowboard, ja, kad arī abas divas kājas ir dēlī piesiets, tad nepieciešama motivācija tam visam. Bez motivācijas jau nebūs īsti. Tad aiziet, skatamies, kāds viss notiek darbībā. Aiziet? Laižām. Cik vispār Latvijā meitenes ir, kas kaito sērfo? Daudz, maz? Aug, tas skaitlis jau aug. Īpaši tagad, pateicoties wakeboard parkiem, meitenes arī pievēršās, teiksim, wakeboardam. Kiteboardam arī savā ziņā, Liepājā nav daudz meitenes, kas kaitot, bet es domāju, Rīgā ir jau diezgan kupls skaits. Lai tu uzkāptu uz dēļa, kas tev ir jāzina, jāmāk? Vajag vienkārši gribēšanu un nāk teikt, jā, es gribu mācīties braukt un viss ir, mēs iedodam inventāru, uzvelkam hidru un mēs jau tālāk pastāstam visu, kas nepieciešams. Visā jebkurā ir galvenais gribēšana kaut ko darīt, bet kiteboards jau ir sarežģītāk, tāpēc, ka tur ir jāpārvalda arī puķis, jāiemācās. Iesaku ņemt instruktoru un tā kā viņš, lai apmāca tos pirmos soļus, jo kiteboards ir sarežģītāks. Jo nav tikai jāturās pie virves un pie troses un jābrauc uz priekšu ar dēli, jāiemācās tā kā nostāvēt tikai uz dēļu, bet ir jau jāpārvalda puķis gaisā un kas ir diezgan, nopietnāk štēli. Jāsaprot, ko tu tur vispār dari, vai ne? Jā, jo teiksim, arī daudz ir, īpaši agrāk, kad nebija varbūt arī tie instruktori tik daudz Latvijā. Un arī pati es esmu sākusi toreiz, kad mācījāmies, tad nebija vispārībā kāds instruktors. Bija draugi iegādājušies puķi, paši kaut ko stelējām kopā, paši mācījāmies. Tagad padomājot atpakaļ to lietu, kā mēs mācījāmies, principā tas bija diezgan tā absurdi un nepareizi, bet labi, ka nekas nebija traks noticis. Un sezona no kura brīža tad var sākt un kurā brīdī skaidrs, ka jābeidz viss? Ballīte beidzās? Principā jau ir tā, ka lielākā daļa gaida to jūniju, jūliju, augustu, kas ir siltākie mēneši un ir silts, ūdens ir uzsilts un tā tālāk, bet, teiksim, ļoti lielai daļai jau, piemēram, kaitā vai sērfā, never ending season. Tā kā, jā, ir bijis tā, ka ir -20 janvārī un pēc tam februārī -20. Mēs tajā starpā, kad ir kaut kādi 0+2 grādi, ejam ūdenī, ja ir viļņi, ejam sērfot. Tev ūdensports nav tikai hobijs. Kā tu nonāci līdz tādam, iespējai arī citiem piedāvāt, izbaudīt kaut ko tādu? Pirms tam sanāca no ūdensportiem sērfs un kaits, un kad es pievērsos arī wakeboardam, tad principā bija tā, ka ir sacensības Rīgā, es aizbraucu, piedalos sacensībās, bez treniņiem, bez nekā, un pat startēju. Un tad gribējās kaut kā arī bišķiņ nopietnāk jau tam visam pievērsties, un Liepājā dzīvojot, un nav tādas iespējas, kurā vietā to darīt, jo tikai aizbraukt uz treniņiem uz Rīgu, man likās diezgan nereāli, bet nav baigi tā kā izdevīgi, jā. Un tad, kā nekā, Liepājai arī ir jāattīstās, un tam sportam ir jāienāk arī Liepājā, un tad bija doma, kad ir jātaisa augšā šeit arī wakeparks. Un apmeklētība, viss ir kārtībā, viss notiek? Protams, mēs atvērāmies tikai pagājušo sezonu, un tā bija pusvasara reāli, un ir grūti spriest pēc tās pusvasaras, kaut gan cilvēki jau bija, un ja ir labs laiks, cilvēki ir vienmēr. Sliktāks laiks, Liepājā, tad cilvēki arī pazūd. Bet, gan jau, kad ar laiku vēl būs nāks klāt jau
arvien vairāk cilvēki interesējās, un es domāju, ka noteikti būs. Savukārt pašai tev tā ir iespēja gan dot platformu citiem, gan arī pašai visu laiku trenēties. Jā, tieši tā. Lai nav jābrauc uz treniņiem kā iesācējai. Jā, tieši tā.